Sveiks, sporta draugi un aktīvā dzīvesveida piekritēji. Šajā epizodē pieķerts sportojot komandai ir gana liels kāpiens. Sveiki! Bet to mēs atklāsim raidījuma beigās. Tagad skatieties mūsu pirmo sižetu, kur pieķerts sportojot komanda izaicināja laivošanas sportu. Titaniks ir piestājis. Sveiks un vesels. Pastāstiet par ūdens turismu. Kas tas tāds vispār ir? Interesants jautājums. Kas tas ir ūdens turisms? Tas ir ūdens un turisms. Ir cilvēki, kuram negribas sēdēt mājās. Viens to adrenalīnu dabūs, kad kaps kalnos. Ja? Mēs savienojam kalni un ūdens. Ja? Cilvēki, principā, brauc no visas Latvijas uz šiem posmiem. Ja? Valmiera, Ogre, Liepaja, Rīga, protams, Oleine, kur vēl ir Grobiņa pie Liepajas, tur ir tāds ciemats. Ja? Jāvēl veiksmi, lai ūdens turisms arī attīstās un piesaista vēl vairāk interesantu. Ar jūsu palīdzību. Labi, paldies jums! Sporta pasaulē jāizaicina. Kurš teica, ka tas būs vienkārši? Palīdzēs aiztaisīt. Ar laivām cik ilgi jau braucat airēt? Airējam, teiksim tā sacensībās no 1975. gada. Te jau tā pieredze diezgan liela. Sanāk, jā, kāda 30 plus. Par pašu ūdens turismu tagad mūsdienās, kāda ir tā interese no citiem cilvēkiem? Ir mainījies inventārs, ir mainījušās laivas, ir mainījušās cilvēki intereses, jā. Arī stils. Tagad ir vairāk tieši orientēts uz sportu. Cepur to jauno inventāru, kas pašlaik var tik tiešām braukt, teiksim, tāds ekstremāls, ka mēs parastot nevarējam. Bet arī pa visu tā taktika. Ja agrāk mēs, teiksim, uz augstām kategorijām, mēs gājām, teiksim, kalnos ar visu inventāru, visu izjošana teltis, guļamais, pārtika 3 nedēļām un glābšanas inventārs, visu uz muguriņas. Jo tu zināt, ka 3 nedēļas tu cilvēks ir neredzējis. Tad tagad, teiksim, ir tas sportiskais variants, kad brauc ļoti ekstrēms krācies, bet tas ir 10-15 km dienā, jo klāt jau ir mašīna jau ar visu siltu termosīm, veļiņu un tā tālāk un tā tālāk. Vairāk nav jādomā tieši par to izdzīvošanu. Varētu, teiksim, tas ir tā, ja kādreiz Amucens gāja uz Dienvidu polu ar suņiem, tagad uz Dienvidu polu var aizlidot ar lidmašīnu. Kas kuram vairāk interesē. Pastāstiet par savu pieredzi ar ūdens turismu, kas ir saistīts. Pieredze visnotaļ pozitīva. Kas ir izdarīts, kas ir paveikts, kas ir izmēģināts? Kādām laivām braukt? Gandrīz ar visām. Mans mīļākais kuģis personīgi ir kaķis Latvijā sauks. Tas ir divvietīgais smēlīšu katamarāns pilnā nosaukumā. Mīļvārdiņā kaķis. Kas ūdens turismā ir tas pievilcīgākais, tas skaistākais? Tāda viena lieta noteikti nevar izdalīt. Es domāju, tas ir viss kopā, tas ir cilvēki, jo tā ir tāda īpaša kopiena.
Bet es neteiktu, ka tas tikai ūdens turismā, jo šie Būšana paši pie darba. cilvēki Dabas. dara ļoti daudz ko citu arī. Šie paši cilvēki slēpo gan ar distanču slēpēm, gan skrien Jā. orientēšanos, rogainingu, kāp kalnos. Nu, tas ir vispār turisti kā tādi. Ūdens Lielākā turisms daļa. tāda maza daļa. Tas ir viens no, jā. Viens no, jo, nu, Jo upes jau Latvijā jau maz jau tas pavasarī brīdis, kad var braucamas, normāli jā. braukt. Pārējā laikā ir tikai gauja, nu kas vēl, vai ne, kur Tas vienmēr ir arī ūdeni veids, ielaiž. kā bērnus pieradināt pie dzīves, Dabā. ne tikai pie kompjūtera.